Tā, puiši, meitenes, laba diena. Nu, klausaties, man bija kafijas pauzīte un YouTube parādīja Lato Lapsu, ka šis ir uzrakstījis jaunu grāmatu par Rimšēviču, bankas prezidentu. Un tur 6 minūšu garā video izstāstīja par visām korupcijas lietām un par to visu, ka, jā. Un es uzreiz apakšā komentāros uzrakstīju par Lato, kad es savos tur pār pa 1000 video topīju par Latvijas nodevēju Šleseri, un vai tu trešo nākošo grāmatu nevarētu uzrakstīt pa viņu. Tā kā, nu, var sakot, padevu ideju, kā es teicu, sātanists, Jūdas, Latvijas nodevējs, ienaidnieks, un sauciet kā gribiet, jebkurš vārds dara. Šlesers ar savu, nu, kā es teicu, Latvija pirmā vietā. Tā ir, kā es teicu, latvieši mēs sūkājam un sūkāsim čupa čupsu, un Šlesers ir hitrjuga un mantkārīgs un mantrausīgs un tieši tas pats par Rimšēviču. Kukuļi un korupcija un visas pārējās lietas un tā kā viņa sarunas tur noklausījās, tad sarunās visu to varēja dzirdēt un daļu sarunas bija publiskas un mēs uzzinājām, tā kā es savos visos video stāstu par Šleseru, kad viņu tur, es nezinu, cik gadiem vajag kā minimums iesēdināt un kaut kā tā. Tā kā Lapsam iedevu ideju par to, lai raksta par Šleseru un kas tur Šlesers, Kristopāns, Jensīts, visu šitā branži, ko viņš tur ir savācis.